Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti. Es jūs svētīju Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Un tad, kad es kalpoju par mācītāju Salzrīvā, Staicelē un Alojā, tad mēs noturējam evanģelizācijas sapulces. Un šī evanģelizācija sapulces notika Vīķenē, Pālē un Korģenē, un pēc tam notika Salzrīvā, Ainažos, Staicelē un Alojā. Un tad, kad es noierēju šīs telpas, gan šajā Vīķenē, gan Pālē, gan Korģenē, mēs noierējām vienkārši telpas, un tad notika šī evanģelizācijas sapulce. Un brauc evanģelis un sludināja evanģēliju cilvēkiem, amen. Lai cilvēki no grēkiem atgrieztos pie dzīvā un patiesā Dieva, lai viņi atdod savas dzīves Jēzum Kristum. Un tad, kad mēs atbraucām uz Vīķeni, tad tiešām bija brīnišķīgs kultūras nams, brīnišķīgs telpas, sanāca daudz cilvēku. Tiešām Dieva godība, Dieva varenība piepildīja šīs telpas, un cilvēki tiks svētīti, un cilvēki tiks dziedināti un atbrīvoti. Un mēs domājam, tas taču ir ļoti brīnišķīgi, un tagad tas vēl gaida Pāle un Korģena. Bet tad, kad mēs atbraucām uz Pāli, izrādījās, ka es tā īsti nebiju izpētījis šīs telpas, šis kultūras nams atradās ārpus šīs Pāles un atnāca ļoti maz cilvēki. Tad, kad vienkārši, likās, ka nav izdevies šis evanģelizācijas pasākums, pēc tam atbraucām uz Korģeni. Izrādījās, ka vispār viņi bija aizmirsuši par šo kultūras namu, un nebija nemaz durvis atslēgtas, un beigās mēs atradām šīs atslēgas, un sameklējām cilvēku, kas atslēdz, un tad bija daži cilvēki, kas atnāca. Bet tad es sapratu vienu lietu. Ir jābūt pilnīgam muļķim, lai nesaprast, aiz visa tā, kas slēpjas. Aiz visa tā slēpjas ienaidnieks, kurš vēlas, lai šis pasākums nenotiktu, lai cilvēki nenožēlot grēkus, un lai viņi neatdod savas dzīves Jēzum Kristum. Un tad, jau es nākošais biju gudrāks, es paņēmu gavēni veselu nedēļu, es gavēju, es lūdzu par Salzrīvu, es lūdzu par Ainažiem, es lūdzu par Staiceli un Aloju. Un tad, kad notika šī evanģelizācijas sapulce, tur bija uzvaras triumfs, amen. Un tad, kad mēs šodien viņa bērni saprotam, ka aiz apstākļi nav vienkārši tikai tādi apstākļi, kad aiz apstākļiem slēpjas šie ļaunie gari, kurš cenšas apstādināt Dieva darbu, kuri cenšas kaut kādā veidā kaitēt, bet mums augšā debesīs ir dzīvais un patiesais Dievs, kas vienmēr ir nomodā. Bībelē teica, ka tas, kas sēž debesīs, tas nesnauž. Un mums kā Dieva bērniem, kā viņa kalpiem, ir jāgriežās pie dzīvā un patiesā Dieva. Un arī, ja draudzē ir kaut kādas nesaskaņas, vai brāļiem nesatiek, vai māsa māsām, vai vēl kaut kādas šķelšanās, es šodien saprotu, aiz visa tā slēpjas ienaidnieks, kurš cenšas sanaidot, jo bēlns var kaut kādā veidā ietekmēt, un Dieva gars ietekmē mūsu dzīves. Un tad, kad Dieva gars ietekmē mūsu dzīves, ar mums plūst mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība. Mēs piedodam. Bībelē teica, piedodiet, kā Kristus jums ir piedevis. Un turiet vienādu prātu Kristū, un pāri visam, lai ir mīlestība. Un tad, kad Dieva gars mūs ietekmē, no mums plūst ārā mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, piedošana, lēnprātība, pazemība. Bet tad, kad šie ļaunie gari ietekmē cilvēks, rodās šķelšanās, strīdi, nenovīdība, nepiedošana, aprunāšana un tā tālāk. Un to visu dara ļaunie gari. Un šodien mums nav jācīnās pret miesu un asnību, bet mums šodien ir jāsaprot, pie kā mums ir jāgriežas. Mums ir jāgriežas pie Jēzus Kristus, kas ir visu to uzvarējis. Un ar Jēzu mēs varam uzvarēt. Un mums ir brīnišķīgi ieroči, ko Dievs mums ir devis, un tā ir lūkšana, un tas ir Dieva vārds, un tas ir ierocis, tas ir zobens mūsu rokās. Lūk, Bībele, tas ir zobens mūsu rokās, un mums kopā ir Dievs, un mēs varam uzvarēt šos apstākļus, un mēs varam izmainīt, amen. Kā es skatījos Facebookā, ka bija izlikts šis aicinājums lūgt, ka būs Nātans Moris Latvijā, un kad pirms tam jau lūgt, amen, tā ir uzvara, tas ir triumfs. Lūkšana izmaina visus apstākļus, amen, jo ne pret miesu un asinīm mēs jācīnām, bet pret valdībām varām, šim tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.
Tad brīnišķīga rakstvieta, tā ir Jeremijas grāmata, Jeremijas grāmata 17. nodaļa no 5. līdz 13. pantam. Tas ir brīnišķīgs vārds, ko Dievs mani personīgi uzrunāja, un es ticu, ka šis vārds uzrunās arī tevi. Un tas tad Jeremijas grāmata 17. nodaļa no 5. līdz 13. pantam. Tā saka tas kungs, nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem, un tur miesu par savu atbalstu un alkoni, uz kuras sirds atkāpjas no tā kunga. Tas ir kā kails koks tukšainā klajumā, tas nekad nekādu labumu neredzēs. Tam jādzīvo izkaltušās tukšainās vietās, neviesmīlīgā klajumā, salainā zemē, bet svētīgs ir, kas paļaujas to kungu un kur cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīs pie ūdens, kas riež savas sāknes, jo tu upei. Tas nebīstas karstumu, un tā lapas paliek zaļas, arī sausā gadā tās nebīstās. Tas nemitīgi nes savus augļus. Sirds ir ļaunprātīga lokana, pret visu tā ir viltība, kas to var izdibināt. Es tas kungs izpētīju sirdis un pārbaudu īkstis, lai atmaksātu tik vienam par viņu ceļiem, un ko viņa dzīve to pelna. Kā irbe, kas sperē olas, ko pati nav dejusi, tas ir tāds cilvēks, kas sakrāja mantu, bet netaisnā ceļā. Pašā dzīves vidū viņam tā jāatstāj, un beigās viņš stāv kā plānprātiņš. Tu esi godības tronis augstāk no paša sākuma. Mūsu svētību vieta. Tu Izraēla cerība, ak kungs. Viss, kas tevi atstāja, paliek kaunā. Kas no tevis atkāpjas to vārdus, rakstīs zemē smiltīs, jo tie atstājuši to kungu dzīvības ūdens avotu. Amen. Tad brīnišķīgi vārdi. Bībelē tad ir teicis, nolādēts katrs, kas paļaujas uz cilvēkiem un kurš tur atbalstu savu miesu. Amen. Tad mēs paļaujamies uz Dievu, un Dieva vārdā teica, ka tie, kas paļausies uz Dievu, tie būs kā koki, kuru saknes riešās tuvu upei, un kuru lapas nekad nesavīst, un viņas vienmēr ir zaļas, un arī bada laikā, arī grūtībās viņi pastāv. Amen. Viņi pastāv, jo viņi paļaujas uz to kungu. Bībelē teica, ka taisnējiem daudz bēdu, no visām tas kungs izvelt ārā. Un mani uzrunāja šī rakstvieta, kad viss, kas tevi atstāja, paliek kaunā, un kas no tevis atkāpjas, to vārdus raksta zemē smiltīs. Ja? Tie, kas no tā kunga atkāpjas, to vārdus raksta zemē smiltīs, bet tie, kas iet kopā ar Dievu, to vārdi tiek rakstīti dzīvības grāmatā. Un es ļoti vēlētos, lai tu šodien necīnoties pret cilvēkiem, bet tu šodien lūgtu un sauktu uz Dievu, lai katrs ļauno garu darbs tiek iznīcināts cilvēku dzīvēs, un lai vairāk un vairāk cilvēku dzīves ietekmo Dieva gars. Amen. Lai Dieva gars ietekmē cilvēku dzīves. Un mēs to varam panākt ar lūkšanām. Mēs to varam panākt ar to, ka mēs meklējam viņa vaigu un lūdzam par cilvēkiem. Amen. Un lai tiešām, kā Bībelē teica, ka Dievs dibinās draudzi un Ēles vārtiem draudzi nebūs uzvarēt. Ēles vārtiem draudzi nebūs uzvarēt. Un es ļoti vēlētos tiešām, kad mūsu vārdi nekad netiek izzēst no dzīvības grāmatas, bet ka mēs esam šajā dzīvības grāmatā ierakstīti un mēs dzīvojam kopā ar Jēzu. Kā apostols Pāvils saka, kad Dievs noliks jūs savā priekšā šķīstus, svētus, pilnīgus, tikai tad, ja mēs paliksim ticībā, nelokām un nesatricinām. Ja mēs turpināsim ticēt, turpināsim sekot Jēzum Kristum un iziesim šajā cīņa laukā, iziesim un lūksim, lai visi šie dzīves apstākļi mainās un lai draudzes mainās un lai nav šī garīgā gulēšana, bet lai katrs no mums rosās, kā šīs skudras rosās, ja, kā Salamans saka, aizēja apskaties skudra pūznī, ka tur nav nekāds valnieks, nav nekāds ķēniņš, bet viņi rosās, viņi strādā, un lai mēs arī šodien, mums ir ķēniņš, un mums ir Dievs, un mums ir Jēzus Kristus, un viņš par mums gādā, un mums arī kā skudram jārosās, jālūdz, un jābūt vienmēr nomodā par sevi, un nomodā par tiem cilvēkiem apkārt. Un rīt es lasīšu no Jāņa evaņģēlija, tad 8. nodaļas, no 1.
līdz 11. pantam par šo laulības pārkāpēju sievu, kuru Dievs apžēloja, kur viņai bija nolēmta nomētāt ar akmeņiem, bet tas kungs par viņu apžēlojās. Amen. Esiet svētīti šajā dienā. Esiet bagātīgi svētīti. Es ticu, ka šodien šis vārds tevi uzrunāja un ka tas maina jūs dzīves un ka viņa gaisma arvien vairāk un vairāk atspīd jūsu dzīvēs. Jēzus Kristus vārdā, es pateicos Tev, Tēvs, par šo brīnišķīgo dienu, kad Tu runā, un es pateicos Tev, Kungs, varenais Tēvs, ka mēs nepaļaujamies uz cilvēkiem, un ka mēs neliekam savu miesu par savu atbalstu, bet kad mēs paļaujamies uz to Kungu, un ka mēs tiešām esam kā debes Tēvs, kā koks, kas stādīts pa ūdens upēm, un ka mēs neesam tie cilvēki, kas dzīvo kaut kādā neapdzīvotā vietā, tukšainā klajumā, bet ka mēs nākam pie dzīvības avota, kas mūs var svētīt un vadīt tik dienas. Amen. Un Tu esi mūsu svētība avots, Jēzu. Tu esi mūsu gaisma. Tu, Jēzu, esi mūsu dzīvība. Un mēs slavējam un godinām Tevi, jo Tu esi mūsu ķēniņš, debesu Tēvs. Un es pateicos Tev, Kungs, ka mūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā, un mēs esam Tavi bērni, un mūsu dzīves ir Tavās rokās. Un mēs ikdienas paļaujamies uz Tevi, un mēs pateicamies par visu, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu. Vienmēr pateikties par visu Tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.